Ці латышский Синесе Розе. Traumas vasarā. Labrīt, dārgie klausītāji! Esiet sveicināti augusta 1. sestdienā. Šodien mums ir noderīga tēma, kaut arī ne tik patīkami, kā svētki vasarā. Да, сегодня у нас полезная тема, noderīga тема. Летом все больше двигаются, купаются, работают в саду и иногда травмируются. Tad ir trauma. Заметьте, вместо в русском травма, травма в латышском. Травмēties, получить травму. А при солнечной погоде можно получить солнечный удар. А как это по-латышски? Tas ir saules dūriens. Saulainā laikā var būt saules dūrienu. Kādi ir simptomi? No saules dūriena var būt reibonis, slikta duša, galvas sāpes. Parasti tas notiek, ja cilvēks pārāk ilgi ir saulē bez cepures un nedzer ūdeni. Reibonis – это головокружение. Slikta душа – тошнота. Голова sāpes – головные боли. А еще на солнце можно обгореть. Jā, vēl saulē var apdegt. Tas ir saules apdegums. Āda kļūst sarkana, tā sāp. Andrej, vai tu sauļojies? Kā tev ir ar sauļošanos? Jā, man patīk sauļoties, bet es esmu uzmanīgs. Pareizi. Labāk sauļoties uzmanīgi, лучше загорать внимательно un lietot saules aizsardzības krēmu. По опыту из новостей могу сказать, что летом много травм. Pieaugušie un bērni skraida, brauc ar riteni peldas. Un pati vieglākā trauma ir sasitums. Sasitums – это ушиб. To var dabūt, ja kāds paklūp, nokrīt, atsitas. Paklūp – спотыкается. Nokrīt – падает. Atsitas – ударяется. Pēc sasituma ir zilums, siņāk, pietūkums, pripuhlest, jeb tūska, aķok. Kad mani bērni bija mazi, viņiem katru gadu gadījās kāda trauma. Что не год, то травма. Jā, piemēram, pārsit ceļgalu, разбивают коленки, sagriež kāju pret stiklu. Режут ногу о стекло. Nokrīt un dabū sastiepumu, izmežģījumu vai lūzumu. Падают и получают вывих или перелом. Šausmas. Как мы вообще выросли? Kā mēs izaugām? Итак, если порезать ногу, sagрiezt kāju, то имеем kājas griezums, ja? Не путать с мату griezums. Мату griezums стрижка. Griezums – это сам разрез, порез. А обычно использую слово брūce, рана. Griezta brūce, резаная рана. Давайте повторим. Sastiept, растянуть. Gūt, dabūt sastiepumu. Izmežģīt, vivihnuť. Gūt, dabūt izmežģījumu. Laust kāju vai roku. Gūt, dabūt kājas vai rokas lūzumu. Un sagriezt, порезать. Gūt, dabūt griezumu vai grieztu brūci. Tieši tā. Vasarā ir daudz kukaiņu, un arī tie var būt bīstami. Bīstami kukaiņi, опасные насекомые. Labi, kā mēs nedzīvojam dienvidos, но на юге их еще больше. А у нас это бите, пчела и lapsene, asa. Ja iedzeļ bite vai iekoš lapsene, var rasties alerģiska reakcija. Iedzeļ žaļit, iekož kусает. Dažiem ir alerģija pret bišu lapseņu dzēlieniem, un tad rodas tūska, aķok. Tā ir nopietna problēma, ja, piemēram, uzpampst seja. Ļoti bīstama ir kvinkes tūska, kas ir asinsvadu alerģiska reakcija. Asinsvadi, kровеносные сосуды. Kā var palīdzēt, ja ir asinsvadu alerģiska reakcija?
Tad gan ir jādzer zāles pret alerģiju un jābrauc pie ārsta vai uz slimnīcu. Скайдрс. А теперь стоит повторить новые слова. Atkārtosim. Saules dūriens, solnični udar. Apdegums, ожог. Slikta duša, tašnatā. Рейбунис, головокружение. Pietūkums, pripuhlest, tūska, atjok. Pietūcis, celis, pripuhlē kaļiena. Саситумс, ушиб. Сасиsts, элконис, ушибленный локоть. Izmežģījums, vivih, izmežģīta kāja, vivihnutē nagā. Лузумс, перелом. Lausta roka vai kāja. Аллергическая реакция пред кодиением, dzēleniem, аллергическая реакция на укусы. Vasara ir skaista, bet esiet lūdzu uzmanīgi, sargiet sevi. Piekrītu. Берегите себя, дорогие слушатели. Uz tikšanos nākamajā raidījumā. Uz redzēšanos. Подціні латишський синесе рози.